Čau visiem! Šodien 29. augusts 23. gada gribu parādīt vienu netipisku situāciju. Redzam sarkano punktiņu, tā ir mamma. Nedēļa apkaļ pie apskates es ieraudzīju, ka man Austrijas kraina F1 ir pazudusi, bet parādījusies, vienkārši mamma to neatrada. Bet ieraudzīju, kad ir kaut kāda parādījusies nemarķēta māte. Man viss mācējumi ir marķēts, nezinu, domāju, varbūt klusā nomaiņa notikusi vai kā, bet kānu nevienu neredzēju un tā izbrīnījos. Varēja būt tik ātri nobrauc tik smuki. Visādi var būt. Ok. Tad šodien skatos eju pār saimītēm un to parādīšu, ko es ieraudzīju. Uzlikšu pauzīt. Lūk, un tas, ko es gribu parādīt, tagad pacēlu citu rāmi. Un uz tā rāma, redziet, pavisam cita mamma. Šā gada smuka liela. Stāsts par to, ka vienā stropā, kā redzat, dzīvo divas šā gada smukas mammas, abas dējošas. Viens staigā pa vienu rāmīt, otru pa otru. Situācija tiešām netipiska. Ir bijis, ir gadījies, protams, tā arī. Parasti ir tā, ka paspējusi vienkārši jaunā mamma piedzimt vecā. Vecā vēl ir stropā, vai nav nokniebuši bites veco. Tomēr apsāklojas, bet divas apsāklotas mammas dēļ tā nav bijis. Tagad vienu ķeršu, likšu atsevišķā saimītē. Reti, bet gadās arī tā.